4. maija sarīkojums Ej soliņ Ņipru, lai Latvija stipra, bija īpašs, jo tas bija par mūsu cilvēkiem, un to veidoja mūsu cilvēki. Un te jau vidējās paaudzes deju kolektīvs Stelpe, vadītāja Lāsma Skābuliņa. Stelpi un tās cilvēkiem stāstīja amatierteātra Remēs-Te aktieri, vadītāja Dagmāra Venslova. Latvijā popularizēja ražot Stelpes minerālūdens. Pudelēs pilda avota ūdeni, kas nāk no Mīzeres sēkota. Stelpes avota minerālūdens ir vienīgais Latvijā ar dabīgu savainas saturu, kas palīdz uzturēt veselību un nodrošina ikdienāku vajadzīgo enerģiju. No plašākajiem un daudzpusīgākajiem aktīvās atpūtas pasākumu centriem ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā ir sporta un atpūtas parks Pīlāči, saimnieku Ilika un Erika Pīlāči. Stelpes puses dārzos īrisu un gladiolu krāsas un formas uzplaukst īpašā veidā. Te savu mūža darbu ieguldījuši selekcionāri Ilga un Visvaldis Viņķeļi. Visvaldis nu jau kūka aizsaules dārzus, bet viņš vairāk kā 40 gadus veltījis gladiolu selekcijai, radot ap 400 šķirņu un kļūstot par vienu no izcilākajiem gladiolu meistariem Latvijā. Ilga selekcionējusi 250 īrisu šķirnes. Smags, ilgs, mērķtiecīgs un pacietīgs darbs, bet cik liels iepriecinājums cilvēkiem. Dzied ansamblis Nianse, vadītāja Ingrīda Zemļinska. Sandra Neliusa, Stelpes kultūras darba vadītāja, scenārija un zāles iekārtojuma autore, sarīkojuma producente. Un Stelpē visādi manas liekšņi ir paskatījušies jau 3 mūsu amatieru kolektīvu dalībnieki. Un viens no tiem mūsu dejotāji vidējās paudzes deju kolektīvs Stelpe. Un šis kolektīvs ir jau piedalījies 3 dziesmu un deju svētkos. Un gan pagājušajā gadā, gan šogad kolektīvs ir ieguvis startē 1. pakāpi. Un par to paldies katram dejotājam. Par to paldies koncertmeistarei Līgai Eglītei, lai viņai veselība. Un kolektīvu visu šos gadus vada Lāsma Skābuliņa. Vēl man ļoti liels prieks, ka visi 3
Un vēl man arī prieks, ka jums ir sadarbība gan ar teātri Renēste, gan ar Bārbeles teātri Mirklis, kur mēs esam iestudējuši čakta dzēju, tev ir atdoties sirdi. Paldies katrai dziedātājai. Paldies, Ingīdai. Tāds mazs, bet ļoti, ļoti svarīgs zobratiņš mūsu Dmitrijs Griģuško, un kas apskatno ne tikai mūsu kolektīvus un lielos svētkus, bet uz izķeršanu arī kaimiņu pagastos. Arī šī sarīkojuma tehnisko nodrošinājumu veica Dmitrijs Griģuško. Viņš arī daudz palīdzēja zāles iekārtošanā. Ar pašu darinātām pērlīšu mozaīkām svētku zāli vēl košāku darīt palīdzēja Lilita Berliņa un Larisa Makārova. Un šķiet, ka tieši šie cilvēki Latviju notur. Un nevis tāpēc, ka upurētos, bet tāpēc, ka viņi dzīvo interesantu un pilnvērtīgu dzīvi. Šodien es novēlu katram mazliet vairāk gaismas, mazliet vairāk labestības un mazliet vairāk ticības.